Jau vairāk kārt raidījumos esam runājuši par sabiedriskā transporta problēmām Jūrmalas pilsētā. Sabiedriskā transporta pakalpojums Jūrmalas pilsētā nodrošina SIA autobusu parks Jūrmala SV, ar kuru Jūrmalas dome noslēgusi pagaidu līgumu, nerīkojot konkursu, un rezultātā pašvaldība par šiem pakalpojumiem maksā gandrīz 2 reizes dārgāk, kā varētu maksāt. Iepriekšējos raidījumos jau esam stāstījuši, ka ar kompānijas autobusu parks Jūrmala SV sabiedriskā transporta nodrošinājumu Jūrmalas iedzīvotāji nav apmierināti, jo autobusi kursē reti un pēc 10 vakarā nav iespējams nokļūt mājās. Pievēršamies atkal šai sabiedriskā transporta tēmai, jo sācies jaunais mācību gads, skolēni brauc uz skolu. Devāmies uz Jūrmalu noskaidrot, kāda ir sabiedriskā transporta kustība uzsākoties skolas laikam. Skolas laikam uzsākoties šeit tiešām reti brauc autobusi. Es šeit vienreiz dabūju gaidīt diezgan ilgi, veselas 40 minūtes. Atnācu no skolas vēlāk. Un tad man vienreiz bija atgadījums, es nācu. Un es biju aizmirsus mājās savus braukšanas karti. Un autovadītājs man vienkārši izsēdināja ārā. Un tad zvanīju vecākiem, prasīju, ko man darīt. Un beigās viņi man aizved tomēr, bet tas kaut kā nejauki ir no viņa puses, ka viņi man izsēdināja. Vai taviem draugiem ir gadījušās kādas līdzīgas situācijas vai līdzīgi precedenti? Jā, ir dzirdēts diezgan bieži. Man bija klases biedrs. Viņš teica, ka viņam tā bieži gadās. Vai regulāri ir tā, ka autobusi jāgaida ilgi? Piemēram, man jādodas uz pulciņiem, un es nevaru tikt mājās vēlāk pēc pulciņiem, un mana mamma ir dusmīga un sarāja. Ko tas nozīmē, ka tu gaidi autobusu, bet autobus nenāk? Jā, un tā parasti arī ir. Jāgaida, vai arī jāzvan mammai, lai brauc mums pakaļ. Kā ir no rītiem tikt uz skolu? Ja godīgi ļoti sarežģīti, jo autobusi ir pārpildīti un bieži nav vietas. Un dažreiz ir arī gadījies tā, ka es nokavēju pirmo stundu. Vai tu arī pa vakariem izmanto sabiedrisko transportu? Jā, gan es izmantoju. Man vakaros 2 reizes nedēļā ir muzikas skola. Un pēc muzikas skolas tikt mājās 7 vakarā ir ļoti sarežģīti, jo autobusi nekursē bieži. Ļoti reti viņi kursē, labi, ja ik pēc pusstundas. Un es jau esmu pilnīgi nosalusi, un ir skolas laiks sācies. Un dažreiz ir pat jāizmanto mikroautobusi vai vilcieni, kas nav ļoti ērti. Un arī ir nācies tādas reizes, kad ir jāzvan vecākiem, lai brauc pakaļ. Maniem draugiem arī tāpat ir bijis. Pēc pulciņiem un dažādiem treniņiem jāzvan vecākiem vai jābrauc ar mikroautobusu mājās un ar vilcieniem, kas ir stingri dārgāk. SIA autobusu parks Jūrmala SV vajadzētu ieklausīties pilsētas iedzīvotājos un palielināt autobusu reisu skaitu. Aivaros skola beidz, tas ir no 3 līdz 4. 4. būtu biežāk, jo reāli tur iekšā tik nevar. Skolnieki beidz un arī darbinieki beidz. Tur varētu būt tik pa 15 minūtēm, nevis pusstundu. Un nav tā, ka pārpildīts tajā brīdī? Pārpildīts tieši tajā brīdī. No rīta arī ir, piemēram, 7:50 4. pārpildīts. Tad jūsu rekomendācija ir, ka biežāk? Biežāk, tieši šajā stundā biežāk. Centāmies noskaidrot arī vecāku domas, vai viņi ir apmierināti ar autobusu kustību Jūrmalā. Bērnu tēvs intervijā vēlējās palikt anonīms. Es Jūrmalas pilsētā dzīvoju jau 5 gadus. Man ir ģimene, man ir 3 bērni, visi ir skolnieki. Uz skolu tikt bērniem Jūrmalā ir grūti, tas ir apgrūtinoši. Autobusi nāk reti, pārpildīti. Vecākiem ar maziem bērniem ir ļoti grūti izmantot šo transporta pakalpojumu. Vietas ir maz, autobusi pārpildīti. Un kāda ir situācija ar autobusu satiksmi Jūrmalas pilsētā vakarstundās? Vai reisu skaits ir pietiekams? Vakaros autobusi ir ļoti reti. Bērniem apmeklēt pulciņus, ārpusskolas aktivitātes, kas norisinās vēlāk vakarā,
ir praktiski neiespējami, jo nav iespējams nodrošināt nokļūšanu mājās. Man personīgi ģimenē nav automašīnas. Es Jūrmalā uz darbu vasaras laikā pārvietojos ar velosipēdu, jo tas ir ātrāk un drošāk kā gaidīt pusstundu sabiedrisko transportu. Bet, diemžēl, bērniem vakaros uz nodarbībām, pulciņiem es ar velosipēdu pakaļ nevaru braukt. Gadījumos, kad bērni apmeklē kādus pasākumus, vakara stundās nākās lūgties radiniekiem, kaimiņiem vai izlīdzās ar transportu. Tas, protams, sagādā daudz raižu, arī finansiālā ziņā ir ļoti neizdevīgi. Neērtības Jūrmalas sabiedriskais transports ir sagādājis ne tikai skolēniem, bet arī pensionāriem. Personām, kurām ir piešķirta atvieglojuma sabiedriskā transporta izmantošanai, piemēram, pensionāriem, bērniem, reizēms ir problemātiski izmantot šo iespēju, jo sabiedriskais transports jāgaida ļoti ilgi. Esmu personīgi redzējis vecus cilvēkus, pensionārus, kuri ar mokām vasaras karstumā gaida sabiedrisko transportu. Viņi gaida pusstundu, tas viņiem ir ļoti grūti. Daudzi man zinām cilvēki vienkārši atteikušies izmantot šo transporta veidu par labu vilcienam, jo ar to vismaz var ērti un īsākā laikā nokļūt nepieciešamajā galvpunktā. Kādi būtu ierosinājumi Jūrmalas pilsētas domei, lai uzlabotu situāciju pilsētas sabiedriskā transporta nodrošināšanā? Man ierosinājumi Jūrmalas pašvaldībai būtu nopietni izvērtēt sabiedriskā transporta nodrošinājumu Jūrmalas pilsētā. Manuprāt, šī brīža situācija nav normāla, kad cilvēki, jūrmalnieki nevar nokļūt normāli uz darbu, uz mācībām bērni. Sabiedriskais transports reizēms jāgaida pusstundu, stundu, kas ir ievērojams laiks. Uzskatu, ka Jūrmalas pašvaldībai būtu jāpārskata maršrutu skaits, jāpaildzina sabiedriskā transporta kustība, lai cilvēki varētu arī pēc darba apmeklēt kādus sabiedriskus pasākumus, bērni pulciņus, jo šobrīd Jūrmalā dzīve beidzās jau pēc 9. Kādi apsvērumi bija Jūrmalas domei izvēloties sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju? Šobrīd konkrēti ir noslēgts tiešais līgums uz 2 gadiem ar Jūrmala SV, tāpēc, kad iepriekšējais konkurss, kas notika, beidzās ar daudzām tiesvedībām un nekādas rezultātus nedeva, un lai pilsēta nepaliktu bez sabiedriskā transporta, tādēļ tika noslēgts šis tiešais līgums. Portālā Sūdzības LV septembra sākumā nopublicēta jūrmalnieces Lidijas Lielas sūdzība par SIA Jūrmala SV. Lidijas kundze ir sarūktināta par autobusu šoferu attieksmi 7. autobusu maršrutā. Šoferis neizsniedz biļeti un ir rupšs pret pasažieriem, nepārzina valsts valodu, kā arī strauji brauc un bremzē. Lidijas kundze raksta: kāpēc otrs šoferis ir sirsnīgs, bet šis tiek turēts, pie tam rupšs? Pati esmu skolotāja un nesen cietu, jo skrēju uz autobusu un durvis aizvēra degunu priekšā. Kaut laiks vēl bija, jo bija ieradies par ātru, bet tāpat aizbrauca. Vairs neklusēšu, kaut kas ir jādara. Ceram, ka Jūrmalas pašvaldība ņems vērā iedzīvotāju ieteikumus un situācija ar Jūrmalas sabiedrisko transportu uzlabosies.